godinot genocīdu upurus, izlikt simbolisko Latvijas valsts karogu. (1949. gadā 25. martā deportācijās no Latvijas deportēja 42,125 Latvijas pilsoņus. Bet vēl pievienojās no darba nometnēm atbrīvotie, un līdz ar to izsūtījumā, nometninājumā uz mūžīgiem laikiem, kā lika parakstīties 44,271 Latvijas valsts pilsonis. Parasti min skaitļus, pieminot deportācijas. Es šajā gadījumā atļaušos konkrētu vietu nosaukt un konkrētus Latvijas upurus. Tomskas rajona Ribolovas ciemā nometināja 8 ģimenes. No tām 8 ģimenēm 3 nesasniedza gala punktu. Un tie bija Tālis Samsons, dzimis 1945. gadā, miris 11. aprīlī 49. gadā. Mārtiņš Drīzulis, dzimis 1946. gadā, miris 26. aprīlī 49. gadā. Un Jānis Kļaviņš, dzimis 1947. gadā, miris 49. gadā. Jo datums, kas ir rakstīts arhīvā pēc mūsu tie, kas bija izsūtījumā, liekas nereāls 11. novembrī. Tā ir ierakstīta. Bet pirmais Ribolovas kapos no latviešiem tika guldīts Aleksandrs Pūriņš 2. novembrī 49. gadā. Sekoja Lūcija Pūriņa 31. martā 1953. gadā. Lilija Grava 1954. gadā vasarā. Rita Grava miršanas gads nav minēts, bet izsūtījumā mira. Un Sofija Aleksandroviča 1954. gada novembrī. Deportāciju tas lielais skaitlis ir 5231 Latvijas pilsonis palika
Sibīrijas zemē guļam. Pieminēsim šos un visus citus, kuri guļ zināmos un nezināmos kapos. Ar klusumu brīdi. Paldies!